apmācība, kā ar lietotni ArcGIS Fieldmaps Designer praktiski ievākt datus. Pirmais solis, kas mums ir jādara, ir jābūt iepriekš izveidotai datu ievākšanas veidnei, pie datora sēžot, izmantojot lietotni ArcGIS Fieldmaps Designer. Kad tas ir izdarīts, savā mobilajā ierīcē, vai tas būtu telefons vai planšete, lietotņu veikalā atrodam lietotni ArcGIS Fieldmaps. Tā ir bezmaksas, un to var lejupielādēt tālākai izmantošanai. Tā būs šādā zilā krāsā, lai to lietotu. Un tas, ko mēs darām, mēs pierakstāmies ar savu lietotāju vārdu un paroli. Kad tas ir izdarīts, atrodam savu datu ievākšanas veidni. Manu sauc objekti konkursam. Ja mēs to nevaram atrast, augšā ir lupas simbols, ar kurām mēs varam vienkārši ierakstīt vajadzīgo nosaukumu. Atveru vaļā savu lietotni. Redzu, kas jau iepriekš esmu ievākusi punktus, un tūdaļ jums parādīšu, kā var pievienot jaunu. Rādīšu šeit tukšā vietā, lai jūs redzat, kā punkts pievienojas. Tātad tas, kas ir jādara, mums ir vienkārši zila ikona ar plusu simbolu, kuru jānospiež. Un tajā brīdī, kad to izdarīsim, tur, kur būs šīs plusu simbols, tur mums tiks pievienots punkts. Atkarībā no tā, cik liels ir jūsu ierīces ekrāns, šī te plusu pievienošanas poga var būt vai no apakšā vai stūrītī, tas nav svarīgi. Tātad spiežu pievienot jaunu elementu, un redzu tieši tajā brīdī, kad es nospiežu pievienot jaunu elementu, kartē tiek pievienots punkts. Izvēlos, vai es vēlos uzņemt fotogrāfiju vai pievienot bildi no sava telefona atmiņas. Tā es pievienošu no telefona atmiņas. Un tad ņemu un aizpildu visus vajadzīgos laukus. Visus laukus, ko esmu pievienojusi savai datu ievākšanas veidnei. Un, kad tas ir gatavs, vai no augšējā labajā stūrī mums būs ķeksīšu simbols, vai arī, ja jums ir iPhones, tad būtu jābūt pogai submit. Un tajā brīdī, kad mēs šos te vai nu submit pogu vai ķeksīti nospiežam, lūk, zili iekrāsots parādās mūsu jaunais punkts kartei. Tas arī viss. Šādā veidā mēs varam pievienot visus nepieciešamos punktus savai kartei, un tie uzreiz būs redzami mūsu tiešais kartei, arī piesēžoties pie datora un pierakstoties savā ArcGIS online kontā.